Tu arī ļoti brūnu, ka tu biji ārzemēs? Nu jā, nedēļa pēc tevis. Nopietni? Jā, turpat. Var atļauties. Tā kā skaistam kopšanās biznesa labi iet, es skatos, Nē, jā? man uzdāvināja. Oh my God! Tev arī. Visiem čau! Šodien ir 6. podcasts. Vispār sērija saucās, kā nosvinot dirsu, bet es domāju, ka mēs jau nosvinējam, un tagad mēs varam mierīgi augt uz augšu kā rakete. Līdot kā rakete uz priekšu. Un šodien man ciemos burvīga Santa. Es biju pasākuma, kurš bija veltīts zīmola atklāšanai. Zīmols saucās Murmur. Ļoti skaists nosaukums. Es tieši tajā pasākumā skatījos uz tevi, un tu biji tik priecīga. Un es nevaru teikt, ka es biju ļoti priecīgs par tevi, jo es zināju, kāds ceļš ir priekšā. Piedod, es godīgi skatījos uz tevi, tu kā lūdzu izturi. Meitene izturi, tev viss izdosies. Es novalu tev tiešām tas ceļš, kurš man bija grūts, tev padotos daudz vieglāk un ne tik emocionāls, un es palīdzēšu, cik varēšu ar savu pieredzi. Un esmu ļoti priecīgs tevi redzēt šodien šajā podkastā. Un davai pastāsti lūdzu mani auditoriju par sevi, kas tu esi, ko tu dari. Un jā, davai. Nu, paldies, ka uzaicināji mani. Jā, es esmu Santa, skaistumu rituālu vadītāja. Jau savos 16 gados pieņēmu savus pirmos klientus. Zoltūdē dzīvoklī mājās. Jā. Es uzsāku savu biznesu ar vaksāciju. Protams, tas bija kā tādā hobija līmenī. Nu tā, un laikam ejot, es jau esmu izaugusi līdz mazam saloniņam. Jā. Ar 5 darbiniekiem, 4 praktikantiem. Wow. Un, jā, un pirmo reizi... Cik vienlaicīgi kabineti strādā? 2 kabineti ir. 2 kabineti. Administrators ir? Ne. Kārtiem? Jā, bet pirms gada mēs atrasinājām šo situāciju, un tagad ir online pierakstu sistēma. Jā. Tā kā aizvietojat. Jā, lai gan tāpat man arī viņi ir pašai brīžiem tā kā jāpievaktē, jāpārbauda. Tāpat ne visi caur turieni pierakstās, un tāpat daudz ir iemīļojuši veco taciņu un raksta patiešo vai zvana. Bet visādi citādi tas ir ļoti, ļoti atvieglojis ikdienu, jo man bija piekopta sistēma, ka es vienmēr sūtu iepriekšējā vakarā atgādinājumus. Lai tā kā nodrošinātu zināšanai sev, tā kā, ka tiešām klients būs, un arī viņam. Un tas parasti bija kaut kādos 11.12. vakarā, kad es esmu pabeigusi darbu, beidzot tikus mājās ar bērniem galā un tā. Un tad es saprotu bāc atgādinājumu, jā. Un tāpēc ir ļoti, ļoti forši, kad ir mūsdienas un tehnoloģijas. Principā, es domāju, ka strukturizēt mūsu šodienas podcastu, es domāju, ka es gribu ļoti dzirdēt tavu ceļu, kā tu vispār, kāpēc tev tiešām atnākos tik brīnišķīga doma radīt savu zīmolu. Tāpēc ir tas pirmais produktiņš, ar kuru es domāju, ka tu ļoti, ļoti lepojas un sirds gavilē? Jā, viņa gavilē. Jo tas, ja godīgi neticēs, bet tas, es nevaru teikt, ka tas bija tā kā mans sapnis. Tas viss notika kaut kā pakāpeniski un tīri tā netīšām es līdz tam nokļuvu. Tā kā, nezinu, liktenis aizveda līdz tam, ja tā var teikt. Vispār viss sākās ar to, kad es vienmēr esmu bijusi ļoti, ļoti pateicīga saviem klientiem par to, ka viņi nāk pie manis. Jo es, piemēram, šogad mēs svinēsim jau 17 gadus. Es nekur neeju 17 gadus tik ilgi, konstanti pie viena meistara. Tā kā man nav tāds meistars, pie kura tiešām visu laiku nāk, jo man joprojām ir klientes, kas man nāk no pirmajām dienām. Oh my God, cik tas ir skaisti. Tas ir ļoti, ļoti, un tāpēc, tad, kad man jau bija 10 gadu jubileja, es uzrīkoju ballīti, tā kā tādus pateicības svētkus, uzaicināju visus klientus. Es biju noīrējusi kuģīti uz Daugava. Tu palīties tam māki, jā? Jā. Man patīk iepriecināt sistēmā, gribēju mācīties par pasākumu organizatoru. Jā. Bet neaizgāju, jo likās, ka būs brīvdienās jāstrādā. Jā. Un toreiz kāpa pēdējās 2 klientus uz kuģīšu, un man kapteinis saka, kapacitāte ir sasniegta, tā kā cerams vairāk nebūs. Es domāju, ak, Dievs, Cik cilvēki bija? Gan arī kaut 50. Jā, un tad tagad pirms 2 gadiem es uzrīkoju biznesa vēstniecībā 15 gadu ballīti, un tad es arī biju visus aicinājis. Bet ideja par produktu radās patiesībā tad, kad jau palika
ar katru mēnesi aizvien vairāk klienti pašā sākumā, un pienāca Ziemassvētki, un es kaut kādā veidā tīri netīšām, nekur no viena nenošpikojot, jo toreiz internets nebija pareiķinī 17 gadus atpakaļ. Bija Instagrams? Nebija. Jā, un es uz Ziemassvētkiem vienmēr biju izdomājis, ka es gribu kaut kā pateikties. Paldies, ka par visu šo gadu, kad cilvēks ir nācis. Un tad es domāju, ka man vajag kaut kāds dāvanīgs uzdāvināt. Es gan neatceros īsti, kas bija pati pirmā, bet man ir visādas bijušas. Kaut vai uzdrukāts parastais zīmolītis, vai Rafaelo ar kaut ko satīts. Tādas pavisam miniaturiskas. Un tad, 17. gadā, es sāku taisīt skrubjus. Bet tikai uz tiem Ziemassvētkiem. Jā, es redzēju bildītes. Jā, es biju salikusi bildītes. Es biju izdomājis, ka uztaisīšu ķermeņu skrubīšus mazos trauciņos. Tev bija pat pasākuma, bija meistarklase. Jā. Bikīņi tieši. Jā. Skrubītis bikīņa zonai. Jā, jo tur arī vajag, jā. Tas gan ir dēļ tā, ka, ja visbiežāk tā kā vaksē to zonu, un tad tur ir ieaugšie matiņi, tas tādā virzienā bija. Tas arī ar vaksātu esmu saistīts. Tad jau zini, ka vajag. Jā, lūk, un tad es toreiz, tajos Ziemassvētkos bija tā kā tie skrubīši, un tad tieši viena kliente man katru mēnesi, ik pa laikam, varbūt reiz 3, teica, ka viņai vajag atjaunot, viņai vēl vajag uztaisīt, un atnest to pašu trauciņu. Man likās, bāc. Tad reāli kādam patika, kādam noderēja, kāds lietoja. Un tā pa bišķiņam. Tad vienu gadu es izdomāju, vai kaut ko vēl oriģinālāku. Tad gan es tur toreiz biju pasūtījusi kaut kādus kastaņu skrubīšus, bet man visu laiku gribējās kaut kādu homemade, kaut kādu galvenais, lai pašai ir taisīts handmade, jā. Un tad es nokļuvu līdz ziepēm. Vārīju ziepes, bet galvenais, viss tas man notiek, zini kā, pēc kaut kādas intuīcijas, es nekad nekur neesmu googlējusi, kā to darīt. Tā kā es aizgāju uz veikalu, nopirku kaut vai ziepju, to lucīti, to striķīti, zinu, man mājās bija ētras kā seļas, sapilināju, un vārīju, un, striķītis bija par svecēm, es arī sveces vārīju, tāpēc tāds striķītis. Katrā ziņā, kaut ko katru gadu es tur taisīju, un tad tās sveces man vispār bija vīna glāzēs, salietas, un tas, ka viņas tur nokvēpināja cilvēkiem mājās griestus, un īstenībā nesmažoja neko no tām metriskajām meļām, tas jau cits stāsts. Tā ir, kad, zini, kur nav iesaistīta ražotne, ja teiksim tā. Ražotne bija tava virtuvē? Jā. Lūk, un tad bija pienācis īsi laikam, jau bija Covid, kad tajā laikā es uztaisīju no kaut kādas krēma bāzes. Agrāk tā bija BB Factory uz Latvijas ielas. BB Factoryā nopirku vienkārši krēma bāzi un iepilnēju arī ētriskās eļļas un domāju, vai aizies. Būs man sejas krēmiņš klientiem, jo, zin kā, es 13. gadā pabeidzu skolu un izmācījos par kosmētiķi. Un kaut kāda zināšanas jau ir. Farmakoloģija, dermatoloģija, anatomija, visu kaut ko jau mācījāmies un gribējās kaut ko klientiem piedāvāt, jo redzu, es pēc vaksācijas izdomāju, ka es gribu arī tās sejas procedūras izmācīties, un tad jau man bija kam piedāvāt. Un attiecīgi, ja man klients guļ uz kušets, un man ir, ka es varu taisīt sejas procedūras, varu attiecīgi saprast kādu krēmu, tā kā sejai. Kaut ko es tur taisīju, protams, uzdrukāju etiķetes, un, protams, ka tas baigi neko neaizgāja. Lūk, un ar to Covid laiku es biju piedalījusies pat tirdziņā. Turpat biznesa vēstniecībā mums bija manā tirdziņā bija tāds pieredze bija... viņam jāgatavojas ļoti laicīgi. Jā, protams. Un tur es ar koferi, man tur arī bija bilde, koferī bija visu salikusi. Es atveru uzreiz vienlaicīgi 4 tirdziņus pa lielākiem tirdziņas centriem un maksu nenormālo īri. Un vienkārši tas mani novada līdz trīkšiem un ziepietam. Gandrīz. Man bija tādā piezemētākā līmenī tas tirdziņš. Vienkārši tas bija gada tirgu. Ne jau tādā tirdziņā. Jā, vienkārši uz ielas. Tādu. Es sapratu. Ziemassvētku tirdziņā. Es sapratu. Baiņas tādas, jā? Nē, pat biznesa vēstniecībā zem jumtiņa. Būdiņas tādi, jā? Vienkārši uz bruģa. Stāvvietā. Ziemassvētku laikā. Bagāžniekā mašinā? Gandrīz. Kā Anglijā tāda tirdziņa. Jā, un tad es tur visādas eļļas ķermenim biju sataisījusi. Vienkārši salēju mandeļu eļļu kopā ar ētriskajām savām eļļām, un tad, lai reku var smērēties. Tā tad īsāk sakot, man tā doma visu laiku bija. Es nebiju aizgājusi jau līdz tādam līmenim, ka man vajadzētu tā kā sadarboties jau ar ražotni.
Un tad Ar ko atradi ražotni? Kā tu meklēji ražotni īstāko? Ražotni man ieteica draudzene, kur mēs runājām ballīti, tajā Intelligence Media, tā ir marketinga aģentūra, un tad jau viņi zināja, viņai pašai piederēja Kristāla Spēks veikals, un tad viņi tur kaut ko arī ar viņiem tur ražojās, un tā. Forši. Jā, tās ražotnes Latvijā nav tik daudz. Jā, un tad man nebija arī nekas jāmeklē, un es toreiz vienkārši biju aizgājusi līdzi. Un kā tev tāpa pirmi sempli? Bija tā, ka... Bija jāizvēlas? Jā. Tu pieliksi savu aromātu, savus ingredientus. Par aromātu runājot, tas ir pilnīgi vesels stāsts cits. Aromātus nemainīju ne par kam. Tikai tāpēc, ka tur ir pamatā galvenā sastāvdaļa piena sūkals. Jo intīmai higiēnai jāvar pasmažot. Bišķiņ smažo tā kā pēc kefīra, pēc bifidobakterijām, jūti īpatnēji. Jo, ja liktu tur smaržvielas, jo tās kairinātu tās intīmās zonas. Un pēc tam, kas būtu jādara... Pēc kefīra. Jā, jo, saproti, ja mēs tur pieliktu kaut ko ķīmisku, jo ķīmiskās vielas var to pH līmeni nomainīt, un tad, kas būs jāiedz aptiek pakaļ kodām svecītēm un, kaut sēnīts jāārstē. Tad attiecīgi... ir tāda... Saudabīgi, bet tā smaržo visas šādas. Jā. Ja tu aizies veikalā, paskrūvē taļā. Jā. Kā operatoram? Jūs? Jā. Jā. Īstenībā vēl līme man arī. Man pirmais krēps arī bija par līme, jā. Jo tā ir bāze. Jā, glicerīns. Jā. Jā. Lūk, un, protams, pēc tam jau tur ir kumelītes, un kas mīkstina, nomierina ādu, mitrina un tā, bet tā ideja par to, ka tās būs intīmās ziepas, no kā radās. Ka tā top zona, ko es visus šos daru gadus, ir bikīnī. Saproti, agrāk... Tu redzi ļoti daudz bikīni. Jā, ja kādreiz man ir bijusi situācija, ka kādreiz kāds vīrietis kaut ko tā kā bišķiņ pasmējās, tu tur bikīnī, un tad man jau ir štā atbilde jau dzimusi, un es saku, jā, vairāk nekā tu savā dzīvē. Bet tā ir. Jo, piemēram, agrāk... Bet tikai sievietēm? Nē, tas ir visiem, arī bērniem, varbūt bērniem, es teiktu pusauģiem, bet arī vīriešiem un sievietēm. Tev arī viņi bija dēļ, droši lidos. Jā. Jo bija tā, ka pirms man piedzima bērni, bišķiņ bija vairāk laiks dzīvē. Jā. Un tad es skaitīju, cik bikīnī es mēnesī uztaisu. Man bija kladīte, rūtiņu kladīte, un es vienkārši pierakstīju intereses pēc, jo, ja kādreiz man bija kaut kas jāpērk, piemēram, nezinu, krēsls jānopērk darbā. Es zināju, tas aiziet, tur par to es uztaisīju 10 bikīnī. Piemēram, tā kā es visu rēķināju pret bikīni. Vienkārši man pašai... Tu tā vērtība ir 10 bikīni. Jā. Tā kā man tas bija tāds... Cik maksa mašīna? 1000 bikīni. Jā, jo, kā es zināju, cik es esmu ieguldījusi laiku. Jā. Bet krūta īstenībā bikīni, tas jau biznesu domāšana, tā kā... Jā, bikīni, jo, saprot, tā cik vidēji bikīni maksā? Top zona. Toreiz jau bija vēl latu un eiro. 40? Vāzāk? Nē, 30? Tagad man 35 vaksācijām par vaksāciju, bet jau man ir lāzers, jau tas ir next level. Bet tāpat cilvēki ir vaksācija, neskatoties uz to, ka ir lāzers. Un tagad vēl vairāk pie vaksācijas atgriežas. Ko? Vispār pēc tendences tagad atgriežas. Man vēl klienta, nē. Nē, vispār pēc tendences vaksācija bišķiņ atkal ieņem tirgu. Piemēram, par vaksāciju bija cilvēki aizmirsuši, tagad atkal atgriežas. Vienkārši vaksācija, ir kaut kādas situācijas dzīvē, kad to lāzeru nevar taisīt. Jā, tetovējumu kaut kāds tur, nezinu. Vai grūtniecība, vai vīriešiem bikīni nevar, starp citu. Es par šo vēl arī pastāstīšu. Es esmu panākusi to, ka daudzos salonos un klinikās netaisa, un šie ir mani pretī nobloķējuši. Tā ir ļoti man tuva tēma par lāzeru, jo es esmu oficiāls pārstāvs Latvijā. Un man ir svarīgi tas, kas notiek ar cilvēkiem. Labi, mēs līdz tam aiziesim. Nē, viss kārtībā. Vienkārši atgriezīšu pie struktūras, tāpēc, ka tā ir vieglāk sekot līdzi podkastam. Tagad es uztaisīšu tādu rezumē. Tu esi speciālists, kurš nodarbojas ar vaksāciju sākumā tas bija tas pirmā tava skaistuma košanas profesija, kā var teikt, jā. Pēc tam, tikai dēļ vaksācijas tu atvēri savu kabinetu,
Jā. Un sāki strādāt ar to, un kaut kāda... Dzīvokļu istabu. Dzīvokļu istabu. Jā. Un pēc dzīvokļa, kad tas tāpa par salonu? Tikai pirms 4 gadiem. Tikai pirms 4 gadiem. Nu, tā kā visu laiku bija dzīvokļi. Un tad jau pavisam vairāk klientu, tu saprati, ka man gribas paplašināties. Kā tu atradi pirmo speciālistu, kas tev palīgā? Atnāca, jo bija tā, vienkārši tāpat, paziņā? Tu nekad nemeklēji tā īsti? Nu, godvārds, man nekas... Tas ir tik ļoti interesanti ar mani. Viss, kas ar mani notiek, arī tas, ka es tagad esmu Mārupē vai kas, tas viss ir pēkšņi netīšām noticis. Ne man ir bijis sapnis par kaut kādu saloniņu, ne man kas, man likās, es vienkārši taisīšu tās vaksācijas. Nu, tā kā viss kaut kā pēkšņi pakārtojas, pēkšņi saliekās. Man nekad nav bijis mērķis, sapnis, un ka es iešu uz to. Nu, smieklīgi, bet, bet tā man ir. Jā. Ok, tad paskatīsimies uz tavu nesapni. Jā. Tev parādīs papildus spēks, pirmais darbinieks, pēc tam... Tu nolemi, ka ar vakcinācijām nepietiek. Es kā vienkārši uzņēmu, es domāju. Tātad ievasīšu kaut kādus procedūras papildus. Kura bija pirmā procedūra? Papildus. Bija tā, ka es pēc 12. klases aizgāju mācīties par kosmētiku. Jā. Tad bija sejas kopš netaisīja? Jā, sejas procedūras. Vai es netaisīju? Nu, jo man darbinieki to dara. Nu superīgi. Man nāk miegs, es nevaru. Es taisu masāžu un tā relaks mūzika un sveces un aizskari ciet. Kāpēc netaisies sejas procedūras? Man nāk miegs. Jā, ka es biju stāvoklī. Es ar acīm ciet masēju cilvēkam sejas jūtu, kur ir deguns. Es nevaru. Forši. Labi, tev nāca miegs, tu domāji, ka tad atradīšu cilvēku, kuram nenāk miegs, jā? Un te atradi kosmētiķi. Atnāca meitene. Viņa pati atnāca, viņa teica, es redzu Instagramā, ka tev ir zapara, kad tu netiec galā, jo es ik pa laikam rakstīju tādu storiju. Visas ziņas redzu, bet nevaru atbildēt, tāpēc, ka, es arī strādāju pie kušetes, un es nevaru divus darbus reizē darīt. Un cilvēki pie manis rindā gaidīja, es nepārspīlēšu, es teikšu 3-4 nedēļas. Tā kā nevarēja pie manis tikt hops rītā, hops šodien. Tad viņi saka, vai tev nevajag palīgu? Un es saku, labi, nāc. Un tad es sapratu, kā lai cilvēki viņu uzzina, iepazīst. Un es reāli sāku lēnām dot tos savus klientus. Jā, tātad, paņemt, piemēram, kā struktūra biznesu un par pelnīšanas instrumentus. Tev bija instruments rokas, pēc tam tu papildināji savu bāzi, un īstenībā tu tagad pelni gan ar savam rokam, gan ar svešam rokam. Yep. Jā, ideāli. Tātad saka 2 ieņemumu instrumenti, vienas rokas un vēl vienas rokas. Pēc tam tas rokas tev, un pēc tam tev parādīs vēl 3. rokas, jā? Vispār, jā, viens darbinieks, pēc tam vēl 3. darbinieks, vai pamaiņam? Nē, tad tās pirmās 2 aizgāja, un tad atnāca vietā 3. Jā. Un zin kā ir, man jau likās, ka vai tad man vispār vēl kādu vajag, jo tad, kad tā pirmā aizgāja, bija brīdis, kas palika viena. Lai gan paralēli man jau kāds 10 gadus sestdienās palīdz māsa, to es tā kā, viņa aizvieto tā kā manu, ko es daru. Bet tā būtībā es tā kā paliku viena, un tad es domāju, varbūt jau es tikšu galā, bet tad es sapratu, nē, es nevaru uzspēt, jo es jau biju pasūtījusi lāzeru, es domāju, kā es pa 2 kabinetiem, jo es jau īrēju namiņu ar 2 kabinetiem, es domāju, labi, lai nāk meitenes, un pēkšņi viņas 3 jau bija, es domāju, ka Dievs visām es pateicu, jā, labi, nāc, un es domāju, kurās dienās, un izrādās, viņām visām šis ir otrs darbs. Otra darba vieta, un es vairs neiespringstu uz to, ka, ak, Dievs, viņām šodien tikai viens klients vai neviens vai kā, ka es jūtos atbildīgi, jo par pirmo darbinieci jūtos atbildīgi, kad es jūtos, ka man jāpabaro viņas ģimeni no serijas, bet, bet nē, tagad es jūtos jā, jo reāli patreiz šī tāpat ir man vienai pašai vienīgā darba vieta, un jā. Tātad, ok. Tātad mēs tikām, principā, tagad mēs sapratām, kas tu esi, un mēs aizgājām uz tavam kabinetam, un principā es sapratu to ideju ļoti, mēs varam ļoti ilgi par šo plašāk runāt, bet mēs tomēr radījām zīmolu Murmur, pirmo savu intimas zonas mazgāšanas līdzekli. Pat kopšanas līdzeklis, pat pateiktu. Jā, ikdienas kopšanas līdzeklis. Kopšanas līdzeklis, mazgāšanas, tas nav, tas pat kopš. Labi, es pamainīšu, paldies. Nē, es pamainīšu pati, kā viņu prezentēju. Jā, bet man liekas, kā tās kopšana, jā. Nē, mazgāšana, gan, mazgāšanas kopšanas līdzeklis. Un, principā, mēs šodien runājam par skaistumkopšanas kļūdām. Es pat nezinu, tev viss tik dabiski nāk, ka es pat nezinu, kur tu pati izvērtētu. Es, piemēram, pateiktu,
Labi, tad, ja mēs runājam par šo produktu, konkrēti ne par salonu, mēs šodien runājam par kosmētikas produktu. Un kādas mums ir, es pat ierakstīju ChatGPT lielākās kļūdas skaistumkopšanā, un pirmā ir, un tu vari man atbildēt, vai tu to izdarīji pirms pārlaidīs zīmolu vai ne. Pirmais. Lielākā uzņēmēja kļūda ir nepareizi izvēlēties nišu un produktu, vai tu izvērtēji nišu pirms tu pārlaidi produktu? Paskaties konkurentus? Nē. Okay, konkurentus, nē. Standarta uzņēmējs. Nē, jo man likās, ka es pat esmu tajā nišā un kad... Tu pati zini. Redzēsim. Okay, otra lielākā kļūda ir pārvērtēt produktu un pārvērtēt uz to pieprasījumu. Es nezinu, kas tas vēl būs, jo man viņš ir uz rokas pat nepilnu nedēļu. Bet es pieļauju, ka tā ir tiešām... Pārāsti cilvēki. Jo mēs, kad radītāji, mēs to dārām, mums liekas, ka viss pasaulē apstājās. Visi to jāgrib. Tūlītās visi gribēs. Bet principā tas ir pirmais tāds, es domāju, ka es pēc savas pieredzes varu pateikt, ka mēs nevaram ietekmēt uz rezultātiem. Mēs nevaram ietekmēt uz prognozēm, bet mēs varam ietekmēt uz mūsu emocijām, uz mūsu emocijām, uz jebkuru rezultātu. Man liekas, ka tas ir, to es varu prognozēt, tāpēc, ka es zināšu, ja aizies man kādas man būs emocijas, kad neaizies kādas man būs emocijas. Tā, lai nav surprise, cipa. Bet zini kā, ja tu esi pārliecināts, jo, piemēram, man arī kaut vai tagad arī piemēram, kaut vai par pašām procedūrām var pateikt, kaut vai par to vaksāciju, ja man atnāca, es zināju, ka tas cilvēks atnāks pie manis vēlreiz. Saproti, ka man kādreiz kāds atnāk pirmo reizi. Es arī tirgo produktus savus tikai zinot, es varu notirgot pat, piemēram, izmēģinu, pat par pašizmaksas, pat zem pašizmaksas. Es tā darīju pagājušajā gadu. Tikai, lai paplašinātu to loku, tāpēc, ka es pārliecināts, ka viņi atgriezīsies. Viņi būs mani klienti. Un kad man cilvēki sūta bildes, Denis, man viss plaukts, tikai tavus produktus. Un tāds, bet īstenībā tas ir nenormāli grūts ceļš. Nenormāli. Un viņš nav viegls. Viņu var uztvert viegli, ja tev miljonus kabatā reāli brīvo līdzekļu. Un tu jau esi kaut kāds zīmols. Jā, tad tu jau esi. Bet tādi jaunaņi, es domāju, ka viņš pat, tas grūts ceļš, viņš pat ļoti skaists ceļš. Es viņu to ceļu skatos, kad par katru klientu tu cīnies, tu izdomā, un tev grūti katru reizi, bet tu izdomā tādus kaut kādus, nezinu, unreal trikus vai izmanto kaut kādus instrumentus, kurus neviens nekad neizmantotu. Jo tev ir jāmēģina, Jā, un kā tu atver, un tur kaut kas noteikti izšaus. Nav tā, ka neizšaus. Jebkura darba var dot rezultātu. Jā, tā kā skaidrs, ka visam ir nepieciešama pacietība un laiks. Tā kā nevar būt, ka viss man tagad izlaid un miljons tikko ieripoja. Jā, protams. Tātad, mana lielākā kļūda, un es piekrītu nākamajā kļūda, ko dara uzņēmēji pirms palaidot savu zīmolu, tas ir finanšu plānošana un vispār kāds budžets. Bet īstenībā tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mūsu sevišķi situācija, kad tik strauji mainās cenas, to budžetu paredzēt, es nezinu, jābūt ļoti liela pieredze. Pirmajam, es saku uzreiz, pirmajam zīmolam, pirmajam produktam, tas nav iespējams. Nav iespējams aprēķināt katru centiņu. Ja man būtu izlaisti 10 zīmoli, es toši tā pateiktu. Cik tas izmaksātu? Un cik man vajag naudas. Un nākamo produktu izlaidīs. Jā, es apmēram jau saprotu. Jā, man jau 10 produktu izlaisti, tad tu apmēram jau saproti, cik man vajag tām palaist, tām plautam, tām marketingam. Tik interesanti. Tu saki nākamo produktu, citi man arī vēl, lai nākamajā produktu. Man likās, ka tas taču arī būs viss. Tas bija, man nav domu, ka kaut kas tālāk jādomā. Protams, kā jādomā. Pie kļūdas var pierakstīt. Jā, tāpēc, ka man ir ļoti daudz, mēs izplatījām, es pēc savas pieredzes, es distribūciju esmu 5 gadus, mēs izplatījām mazus zīmolus, un viņam vienmēr ir dzīves laiks. Viņam ir ļoti tirgo, viņam ir gads.
Tāpēc, ka ja tev nav jaunumu, cilvēki viņi pierod, viņi grib kaut ko jaunu. Cilvēkiem, diemžēl, visu laiku vajag mūsdienās pat kontenta, produkcija, mārketinga mums visu laiku jāpārsteidz. Un cilvēkiem vajag vai no prieka emociju, vai no bēdīgo emociju. Un viņam vajag bēdīgo emociju. Mans mīļākais produkts viņš aiziet, kas būs jauns? Tas vienkārši tā ir spēlēšana. Un tāpat lietos, tāpat pirks to zīmolu, bet produktam jābūt, vajag to līniju paplašināt. Jo tas ir jaunums, forši. Un, es domāju, reiz gada obligāti, obligāti vajag izlaist citu produktu un jāplāno, ka es pat teiktu, reiz mēnesi tas ir pātru, reiz pusgada tas būtu vispār ļoti skaisti. Kaut ko jaunu izlaist, tas te notur visu laiku tādā, tonusciņa, un tu jau domā uz priekšu, un rādot jaunu produktu, tu arī kaut kādu jaunu auditoriju paķer, un tā jauna auditorija arī pēc tam atgriežas pie tām produktam. Aiziet ķēdīt, Tas ļoti interesanti vispār tā kā vizualizēt, bet pats grūtākais reāli tas ir ticēt pašam, man liekas. Būt pārliecinātam, Jā, tas ir lielākā kļūda, ka tev obligāti vajag no citiem apstiprinājumu, ka ir labs. Un tu dažreiz domā, ka tavas domas un tava pārliecība jau nav tik nozīmīga. Zini, tu par produktu runā, ka, jo man ir jauna nišiņa, bet to, ko visu tu saki, es to attiecinu visu laiku tagad prātā uz procedūrām. Arī man cilvēki pēc procedūrām saka, paldies, ka riktīgi forši, un tev liekas, kā jau tu zini, ko tu dari, bet tomēr tas arī palīdz, Protams. Jo arī, ka es no vaksācijas pēkšņi pārgāju uz to lāzeru, un arī likās, kurš tagad nāks, ka es cik daudziem taisīju, bet tomēr pārnāk un nāk līdzi un priecājas, ka tu attīsties, jo man ir vēl tāda interesanta īpatnība. Es katru reizi, ja tu nāk pie mums reizi mēnesī ciemos, tu visu laiku, tu tagad man teikt, kur bija čības? Es visu laiku kaut ko pārkārtoju. Tas ir organiski, jo tās ir manas vienkārši otrās mājas. Es esmu tur pat palikusi par nakti. Bet vienkārši tas, kad gribās... Jā. Kad gribās kaut kādas pārmaiņas, gribās cilvēkus iepriecināt. Un kāpēc? Labi, tas nāk kaut kā organiski, bet tas ir, zini, dēļ, kā es pirms arī 11 gadiem biju vienā manikīra dzīvoklītī, un bija tikai 3 toņi, no kuriem izvēlēties naglaku, un rīktīgie putekļu kunkuļi uz zemes. Un tā meistara saka, man visas klientas pārmet, ko es tikai ceļoju pa pasauli, neiepērku jaunus toņus, un es skatos, jums ir tikai tiešām 3 toņi. Un tajā brīdī es sapratu, ka zinu, ko cilvēki grib redzēt. Viņi grib redzēt, kur tu liec viņu naudu. Saproti? Jo tad, kad es pēc tam, es vēl taisīju savas vaksācijas, es aizgāju atpakaļ uz savu kabinetu, skatos, bāc, man gribās kaut kādu smukāku, pieņemsim, sienu nokrāsot vai vāzi, vai, man vispār bija 2 guļamā lielā gulta, kur es strādāju, izvilku atveramo kušetu, tā jau es tur sāku dzīvot ar vecākiem sākumā, un tad to gultu nomenīju pret dīvānu, un cilvēki ienāk, tev dīvāns, man liekas, tad jau tev liekas, ka es neiztērēju tagad naudu kaut kādā ceļojumā. Tā kā, redz, pa tiem, cik tur tiem bikīni un tagad es arī saprotu to domu, ko tu saki par nākamo produktu. Par šito jau visi būs samaksājuši. Kur te viņa liks naudu? Viņa 5 reizes bija Dubajā. Tātad aiztērēja tur. Es par šo vispār pat nebiju domājis. Ļoti forši domā. Un tāpēc arī man vispār ir 2 lāzeri. Es nopirku vienu vēl, kas ir vēl jaunāks, jaudīgāks. Tu pats savu vērtību tā kā paceļ bišķi. Es apzinos, ka es varēju viņu nepirkt, jo man pirmais arī bija labs, viņiem ir gada starpība. Vienkārši pat tehnoloģijas gadu laikā mainās. Un es reāli cilvēkiem arī saku, ka es viņu varēju nepirkt, un es tiešām varēju aizbraukt cik reizes uz Dubaju par to naudu. Un varēju tev ar pirmo taisīt, un tev tāpat būtu labi. Bet es gribēju, lai es tev iedodu maksimumu no sevis, lai es ar mierīgu sirdi tev varu palaist profilaksē, jo es izdarīju visu, ko es varēju. Es tev vēl ar jaunāko uztaisīju. Un tad vairs nav ko teikt, un tad arī, tad arī cilvēkam nav žēl. Un tagad es saprotu, ka šis viss, kas ir ar manai procedūrām, tas notiek arī ar produktiem. Protams. Tātad tev vajag attīstīties, tev vajag tas ir tā cilvēku, nevis marketing, vispār es domāju, ka vispār mainās nevis mārketings, mainās tikai mūsu domāšana un
bāze visiem ir vienāda. Un vēlamies ir visiem vienas. Jā, ka cilvēks. Es tur paštamēju. Tātad, protams, ka ir mums kas par lielākām kļūdām. Vispār man ir, tagad mans ceļš uz šo brīdi ir, ko es vēl gribu pateikt, ka īstenībā tā ticība savam produktam, piemēram, kā izpaužas. Es atceros, ka pirmās rokas trīs, tu nosti pirmās paciņas influenceri un sagaidi tagad viņas pirmās domas. Un ir tādi influenceri, kuri ne ļoti priecīgi vispār, ka tu kaut ko dari, attīsties. Un man bija pāris atsauksmes, ka es pat negribu vērt vaļā tavu produktu, un tas vispār, tā klēti izskatās, un tā kā, tenis, tā kā ārprāts, un es nezinu, man tā iezagie tie vārdi, un es saku pats šaubīties. Un saproti, ka tu vairs nav tas enerģijas, tev paliek šaubas, un es jūtu, ka visa pasaule apkārt šaubas, tāpēc, ka tu reklamē viņu tā kā ar tiem vārdiem, tā kā sev galvā. Jā, tā kā tu nestāsti par to, ka māc, un tā kā, kaut kas nelīdz galam izstrādās, un kaut kas tāds. Pēc tam, īstenībā, kad tu vienkārši nedomā par to un tic savai sirdī, un tad tev atveras atkal dvēsele, un tev pilnīgi paliek vienalga uz citiem vārdiem, un tu vienkārši dzied par šo produktu, reāli bļau, un tad reāli visi tad saskaņojas, visa pasaule apkārt saskaņojas tev. Tad tomēr labs, jā, un es domāju, ka, ja man reakcija nebūtu tāda, zini ko, viņš ir pats labākais, tas mans pirmais produkts, ja es būtu savādāk atbildējis, tad es būtu pārliecinājis arī to cilvēku, kurš man to slikti atbildējis. Kā tu piekritiem, kāpēc nav savas uzstājas? Šito jātur. Mums nav turku, eģiptiešu gēns, kas var daļu ko pārdot. Vienalga, Mums ir best luxury. Tas ir best. Un ko es gribēju? Mums tik ātri skrien laiks. Cik pagāja minūtes? 31 minūte. Labi, mums īstenībā tikai nedaudz palika laika, ļoti ātri paskrēja. Principā es ātri pastāstīšu, kā, ja mēs runājam par skaistumkopšanas kļūdām, un forši tas ieraudzīt, un forši tas sākt labot. Tas ir pats svarīgākais. Priekš kā runāt par kļūdām, ja mēs viņas nelabojam un paši neaugam. Un es uz šo brīdi, man bija janvārī, man bija situācija, kad man bija jāpieņem, vai vispār gribu attīstīties tālāk, jo es biju ļoti daudz iztērējis naudu mārketingā, nerēķinu savu finanses. Es izveidoju zīmolu arī ne tajā brīdī, kad es varēju atļauties izveidot zīmolu. Es palaidu ļoti grandiozi un ar milzīgu līniju uzreiz. Un katra līnija pa 5,000 pozīcijas. Un, oh my God, 60,000 eiro man izmaksāja tikai palaist bez mārketinga. Un tas vienkārši bija ārprāts. Un tu gribi atrast to naudu, un tu aizņemies no investoriem to naudu uz īso laiku, tāpēc, ka tu domā, kā tu līdz sāks tirgoties, es visu atdošu. Un tu reāli saproti, ka tu nevari, tas ir absolūti jauns zīmols, ko tu sadomājies, bet man gribēs iekarot visu pasauli. Ļoti gribēs. Bet nesanāk tik ātri pusgada laika palaist gan zīmolu, gan sāk tirgot, iet Douglasas, iet aptiekas un vienkārši atdot visu savu naudu un sākt pelnīt pēc viena gada. Tas man bija plāns galvā. Bet viss bija tā kā sabruka. Un es padzīvoju 2 mēnešus pilnīgā transformācijā, pilnīgā uz nulli tērējot izdevumus, tikai atdodot naudu. Man sanāca pat nopelnīt tikai ar sociālo tīklu 20,000 par 2 mēnešiem. Es savu sociālo tīklu stāstu par to, kā man tā ir sanācis. Un tagad man ir kļūdu labojums, milzīgs kļūdu labojums. Es sapratu, ka šaubīties īstenībā man tik daudzi cilvēki, priekš kā tu ar tām atlaidēm, tu mani vispār dzirdi, kāpēc tu traku ar atlaidēm, kāpēc tu traku. Man visu laiku kāds gribēja kaut ko pamācīt. Bet es katra savā kļūda saskatu nenormālu vērtību. Es traku ar atlaidēm, bet es darbu milzīgu bāzes, klientu bāzi. Es dabūju, man sanāca.
Tā nav kļūda tajā brīdī. Es varu tagad vienkārši, viņi jau paņem manus produktus, es nedošu kļūdu, es nedošu atlaides. Jā, varbūt man nebūs apgrozījums kaut kādu šo periodu tik liels, cik es biju pierādījis, bet viņi tāpat atgriezīsies. Viņi gribas manu produktu. Esmu pārliecināta, es patrekoju, nekas, dabūju klientu, pēc tam viņš pie manis atgriezīsies. Protams, ka tā ir tikai mana stratēģija, es nevienu nemācu, ka tā ir pareiza, bet viņa ir mana. Otram kārtam, mēs, piemēram, kad tur, ja cilvēks sūdzas par to, ka tur, tev nav tik grēzens, pacaņa, kad atnāk no e-veikalā. Jā, kad tas standarta dzeltena, tur, piemēram, tur mēnesi aptieka vai kādam ir tas brandinga kastes, saku, man vienalga uz dotu brīdi. Es nopelnīšu, un tad būs nākamais. Tāpēc, ka... Galvenais, kas iekšā. Jā, kaut mēs pat vecais kastes likam, lai nav jāmet, nav lieki, tu vienkārši iepāko smuki iekšā, bet ārā man liekas, vai vispār, man nebija tā vērtība. Varbūt, kad mēs nopelnīsim naudu, tad mēs varēsim ielikt ieguldījumu šajās kastītes. Jā, un to nesaprotu, jo šitie ir mazie uzņēmēji. Jā, mēs visi mazi uzņēmēji, jā. Un nākamais, un man liekas, ka tieši forši patrikot, piemēram, es tagad eju ļoti smuku ceļu, es izrunāju sev, tagad mēs labojam logo, mēs mainīsim, jo, ja tu, piemēram, patrikoji, tev ir visas iespējas samainīt savu reputāciju, samainot asociācijas. Jā, loģiski. Pilnīgi. Un, piemēram, lai mainītu asociāciju, mēs pamainīsim mājaslapā vizuāļus, pamainīsim logo. Ja bija problēmas ar piegādēm, tad es visiem pateikšu, man bija problēmas. Es jūs dzirdēju un parādīt, ko tu mainīsi. Tālāk mums bija naudas atgriešanas diezgan bieži, tāpēc, ka man vairumtirdzniecībā bija zem vienas sistēmas ar mājaslapu un bija tā, ka vairumnieks pārdot, atlikumi samainās tikai 6 vakarā, cilvēks par šo laiku kaut ko iepērk, nopērc, un man reāli fiziski nav produkta. Un tad nērti, tu cilvēks, viņš jau tā grib to produktu, un tu viņam zvani, man jāatgriež tev naudiņa. Viņš jau zina, ka, da es nopirku, man naudu nevajag, man vajag tikai produktu. Tā kā cilvēks jau zina, ka viņš jau negrib tev nākt pretī, tāpēc, ka viņš produktu grib jau. Viņš jau bija garšīga atlaide, viņš tikai domā, ka viņš es viņu naudu negribu atgriezt. Un tad vienkārši mana praksa un mana uz dotu brītu uzdevums bļaut par savām kļūdām, neslept neko, pastāstīt tieši, kā tu labosies, kā tu pilnveidosies. Man liekas, tas ir daudz vērtīgāk nekā slēpties tam. Jā, viss labi. Jā, viss labi, man viss ir perfekti, vispār esmu pat labākais, pats veiksmīgākais un pats foršākais. Tas ir vienkārši pastāstīt par savām kļūdām un mārketinga zīmolā. Es vispār šobrīd neieguldu tik daudz mārketinga, tāpēc, ka es sapratu, ka es patrikoju pagājušā gadu, un viņš tā, ka es jūtu to bišķiņ, tā kā ir plūsma, kas nāk vēl no tā gada. Tāpēc trakot vajag vienkārši, vienā brīdī mācēt apstāties, un visforšāk, ja tev kas no malas vēl var pavērot un ieteikt kaut ko tieši no šīs biznesa. Pastāsti lūdzu, kur mēs varētu, kāda tev plāni, kur mēs varētu nopirkt tavu produktu, lai tu pastāstītu auditorijai, kur mēs pirmie uzzināsim par, ja būs kaut kādiem jauni produkti, kur mēs uzzināsim par kaut kādiem kontentiem, varbūt kaut kāds profils atsevišķi šīm zīmolām. Pastāsti bišķi par anonsiem, par zīmolu, kur mēs varēsim iegādāties, varbūt turpmāk un nākotnē kaut kur. Par iegādi es jau biju paspējusi sakārtot to tajā brīdī, kad noņēmās melnais priekškars un atvērās paciņa. Tajā brīdī man draudzene, kas ir mājaslapu izstrādājis, viņa piespieda pogu aiziet, un viņš jau bija tajā brīdī pārdošana. Tik forši, kad mēs jau sakārtojam to tajā brīdī, jo mums paralēli notika laivas. Un tad, ja kāds, kas sēž mājās un mūs skatījās, lai var uzreiz jau nopirkt. Tas ir viens tāds, man ir mājaslapa, un vispār man viņa ir tikai 1,5 gadu vai gadu. Jā, Skaistam arī tāda? Jā, tikai nesen līdz tiku. Tā jau vispār es tikai Instagramā darbojos. Tu saki konkrēti mājaslapas nosaukums, Instagrams tāds. Jā, www.skaistumrituāli.lv. Tāda arī ir mājaslapa. Tur sadaļu murmuru, jā? Jā, uzreiz atver un jau ir jaunumiņš. Ko var tur vēl iegādāties tajā mājaslapā? Mājaslapā var
iegādāties tā kā uz grozu tikai vēl dāvankartes. Un vēl mums ir pēc lāzera epilācijas arī produktiņi. Bet tā vispār var rezervēt laiku sejas procedūrām, vaksācijai, lāzera epilācijai un vēl mūsu pārējām procedūrām. Jā. Un tev ir savs privātais Instagrams, vai tas nav privātais? Tas ir darba, skaistuma rituāli. Jā, darba. Tas ir darba Privātajā Instagrams. es tā kā sapratu, kad Tur... aizslēdzu viņu ciet, lai vienkārši... Es tā kā bet es tāpat darba Instagrams izskatās tāpat pēc man privātā. Tāpat es tur lieku pat vairāk nekā privātajā. Jā, bet es tev atklāšu tādu nelielu noslēpumu, kā neeksistē eksperta kontents bez privāta kontenta, un privātais konteksts neeksistē bez eksperta kontenta. Un ja tu stāsti kā personība par eksperta lietām, tu nevari stāstīt bez savām emocijām, kā personība. Un tāpat otrādāk, tu esi eksperts, tu pat par savām privātām lietām nevari stāstīt vienkārši kā parasts cilvēks. Un vienkārši man nesen tā vīzija atnāca, ka tās ir stāsta, es tur nevaru rādīt savu personību, es runāšu tikai par eksperta kaut kādu kontentu, bet tu jau stāstīsi ar savām emocijām, tu jau rādi savu... Tu jau esi personība. Jā, tu jau esi personība, jā, un tas ir tikai miedarbība. Tāpēc tavs profils darba paliek par privātu par darbu. Tas ir normāli. Tā ir realitāte, jo zinu, kāpēc man tas ir svarīgi. Piemēram, man ir draudzene manikīra meistara, kura tik ļoti savā darba profilā nepin vēl tur privāto, ka, piemēram, nezinu, šodien biju kino, bet man to nākas darīt, tāpēc, ka, saproti, man ir procedūras tādas, es piedāvāju, to pašu atkārtošos bikini, tāpēc, ka tā ir tik intīma zona, ka lielākā daļa, kas nāk, zin, ko man saka, es gadu sekoju tev, un tagad es nobriedu, tagad es esmu gatava, tagad es pieņēmu lēmumu. Cilvēkiem gads ir jāpieņem lēmums. Viņiem vajag laiku, mani iepazīt, viņiem vajag saprast, kas tas būs pa meistaru, pie kā viņi nāks. Un tur nav variantu. Tur nav variantu vienkārši likt bildes pirms un pēc, vajag redzēt, kurš to taisa, kā viņš izskatās, par ko viņš runā. Jā. Tātad, Instagramā skaistuma rituāli. Arī man ir tāds pats arī ir profils. Un es biju jau uz pārunām pirms atklāšanas uz seksistēlu veikalu. Jo man kaut kā asociējās, ka viņam tur ir jābūt. Patreiz mums notiek pārunas. Cerams, ka tur aizies. Un vakar es iedomājos par jau aptiekām. Jā, tā kā es nezinu, lēnītēm kaut kā bišķiņ kaut kur vējš papoš, kurš kāds kaut ko iesaka, pasaka, tur es kaut kur iešu. Man nav daudz. Es pasūtīju 300 gabals tikai. Jo tas bija minimālais skaits, un man interesē, vai es vispār ar viņiem tikšu galā. Jā. Es tā kā nepārforsēju, bet redzēsim. Jā. Paldies tev, mīļš, ļoti jauka un forša un liederīga intervija, un lai tev veicas ar produktu, lai varbūt kaut kādu mazu kodiņu varam iedot cilvēkiem. Protams, murmur. Davai, murmur. Jā, murmur kodiņš. Cik procentiem? Vai 20? 20%, super. Mīļš, paldies. Tad tev ievadīsi sistēmā? Varēsi? Jā, gan jau. Jā, vai lai tev raksta uz Instagramu, vai kā tu gribi? Es sarunāšu man. Jā, davai. Tad murmur, iedos kodiņu, iedos 20% atlaidi. Kā ar piegādēm? Ar piegādēm tagad es šo risinu. Es biju domājis, ka es pati skriešu uz Omnivu un kas ko kā, bet jau esmu uzzinājusi, ka man ir jānoslēdz līgums vispirms. Un tā, ka viss tas ir vēl priekšā. Patreiz tie, kas jau ir kaut ko, kuri jau ir veikuši pirkumu, meitene viena pati nāk uz procedūru, tāpēc viņa uz vietas paņems, un viena bija arī uz vietas jau paņem, bet tas vēl viss noteikti priekšā. Jā, kas visu var uzdot pie tevi uzrakstot. Sev mīļš, paldies, un lai viss izdodas. Paldies.